3. decembrī Bulduru dārzkopības vidusskolā noritēja akcijas atbalsts lauku bibliotēkām 2010. gada noslēguma sarīkojums, kurā pulcējās rakstnieki, bibliotekāri un grāmatu mīļotāji no visas Latvijas. Sarīkojumā tika apbalvot konkursa Lielā lasītāja balva 2010 uzvarētāji. Visvairāk lasīto grāmatu autori, tulkotāji un izdevniecības. Lauku biblioteka atbalsta biedrība jau 9. gadu ir noslēgusi savu akciju atbalsts lauku bibliotēkām. Tie ir mūsu grāmatu svētki. Tas ir mūsu aicinājums sabiedrībai, lai tā ziedot un atbalstītu mazās lauku bibliotekas, jo sevišķi mazās, protams, jebkuras publiskās bibliotekas, bet jo sevišķi mazās. Un Lielā lasītāja balva, vispirms tas ir konkurss, protams, par vislasītākajām grāmatām konkrētajā gadā. Bet tas reizē ir arī tāds stimuls bibliotēkām gādāt, lai to lasītājiem vienmēr būtu pašas jaunākās, pašas interesantākās grāmatas. Oriģināla prozas grupā pirmās 3 vietas ieguvušas lauku avīzes izdotās grāmatas. Ingūnas Bauers grāmata Lizeta dzejniekam lemtā, Monikas Zīles romāns Pati sev māsa un Vladimira Kaieka Meitene no nekurienes. Lielākā balva patiesi ir, varbūt ne tie ziedi un atzinības tādas taustāmas, bet tas, ka cilvēki nāk klāt un mēs braucām ar Skalpas muzeja darbinieci šeien, un viņi man pa ceļam teica, ka 3. daļa muzeja apmeklētāji esot šajā vasarā pienākuši klāt manis dēļ, un tad, kad viņi izstāstīja par vienu šoferīti, kurš ir tālsbraucējs šoferis, kurš brauc reisā no Pļaviņām uz Rīgu un bija piestājies un pie muzeja 8. gaidīja, teica, vakar es izlasīju grāmatu, es gribu redzēt, kur tā Lizete dzīvojas un kā tas ir. Tās lielākās balvas. Patīkami, protams. Protams. Jo es domāju, ka ik viens rakstnieks taču raksta tajās vienatnes stundās, ko viņš pavada pie savā rakstām galda vai datora. Viņš domā par to brīdi, kad tas viss iegulsies vākos un ka to kāds lasīs, un ka tu zini, ka šo cilvēku ir bijis tik daudz, tad tas ir tas gandarījums. Protams, es varu būt pateicīga arī darbam žurnālistikā, jo darbs žurnālistikā ir tā atpazīstamības garantija, jo šodien retai izdevniecībai ir tādi resursi, lai varētu autoru reklamēt. Paldies Dievam, lauku avīzes apgādam ir Latvijas avīze, caur ko mēs tie, kas tur publicējas, varam kļūt pazīstami. Kaut gan es ļoti labi apzinos, varbūt tas žanrs, kuru es esmu izvēlējusies, diez vai klasiku to varētu saukt un tādā, bet es domāju, ka žanrus, kuru es esmu izvēlējusies kopt, viņš uztur cilvēku lasīt prasmi. Rakstnieka darbu jau novērtē lasītājs. Un, ja lasītājs ir novērtējis, tad, protams, es izjūtu kaut kādu gandarījumu. Un, protams, tas dod zināmu stimulu arī strādāt tālāk un rakstīt un lasītāju interesi par rakstnieku un darbu. Tā dod enerģiju.